man Ziedonis saka. Iešanu pa mēnesi staru, pa gaismas ceļu ūdenī. Tā cilvēks pie cilvēka iet, un neviens nezina, vai pārgāja, nav kam prasīt. Viens gāja un nepārgāja, otrs ticēja un pārgāja. Abi gāja pa vienu un to pašu atspulgu ūdenī. Kas iet pa koku un dzelzbetonu tiltiem, tie iet prom un nāk atpakaļ. Kas iet pa atspulgiem, pa ēnām un atspīdumiem, pa ielu smaržu ūdenī, tie atpakaļ neatnāk. Neviens nezina, vai viņi aiziet vai neaiziet. Tikai paliek viņu prieka vai baiļu klieciens pār ūdeņiem. Uz cilvēku neved neviena laipa, neviens stilts. Uz cilvēku var aiziet tikai pa atspulgiem. Vai tā būs filma par hipnozi? Jā, bet ne tikai par to. Arī par mīlestību? Arī par mīlestību, bet ne tikai par to. Ne tikai par to. Bet par ko īsti? Varbūt mums pastāstīs doktors Jānis Zālītis. Atspulgu rotaļa ūdenī, starotaciņa no sirds uz sirdi, psihiskā miedarbība, intimitāte. Jā, hipnozi patiešām tā varētu nosaukt. Tā ir cilvēku psihes vissmalkākā saskare ar otra cilvēka psihi. Tajā pat laikā hipnozi mūs saista ar apkārtējo vidi, stimulē no tās paņemt to labo, to pozitīvo, kas kalpo mūsu veselībai un radošam darbam. Cilvēka organisms, psihes liep sevī milzīgas neizsmeļamas rezerves. Hipnoze māca mūs iet sevī, izsmelt no savas zemapziņas dzīlēm tos dārgumus, kas liepjas katrā cilvēkā. Hipnoze šis senatnes, tagadnes un nākotnes brīnums vēl līdz šim neizzināta, bet pakļauta izziņas procesam, nepavisam nav aicināta radīt ilūzijas, bet gan apliecināt dzīvi, palīdzēt veidot labāku, skaistāku un laimīgāku. Par šiem dažiem hipnozes psiholoģiskajiem aspektiem mēs gribam vizuāli parunāt mūsu filmā. Es esmu tev blakus, bet vidū ir žoks, vidū ir kalns, vidū ir jūra. Kur tu esi? Es esmu tepat. Nojauc žogu, noroķ kalnu, pārpeld jūru, pārpeldi jūru.
Ne visiem cilvēkiem, kas atnāk pie ārsta, nepieciešamas zāles vai ķirurga nāzes. Arī šo pacientu ārsts sūta uz psihohigienas un psihoprofilakses klubu, kas darbojas pie zinība nama apgūt autogēno treniņu, psihiskās paškontrolas paņēmienu kompleksu, kam jāatraisa pacienta dziedinātājas spēki, kas slēpjas viņā pašā. Raugoties sveces liesmām, un tad, kad patīkami noreibs galvā, aizveriet acis un iemiegiet. Jūs atpūšaties. Jūs atpūšaties. Atpūšoties atslābst kājas. Pilnīgi atslābst un atbrīvojās jūsu ķermenis, sirdī patīkams maigums, sirdī ļoti jauka. Dakters aicina pacientu doties dabā, meklēt savu brīnumsakni un dzīvības avotu. Ko gan izstaro sveces liesma? Mūzika, strauta skaņais tecējums, dzīvās dabas ziedēšana. Ar ko pievelk? Aicina uz tuvību? To mēs vēl skaidri nezinām. Varbūt tā ir mūsos ģenētiski ieprogrammēta īpašība, ko esam pārmantojuši no senčiem. Un varbūt tikai psihoterapeits zina, kāds tas ir milzīgs spēks. Un cenšas mūsos atmodināt šo spēku, ja tas ir iesnaudies. Jā. Daba ar lielo burtu. Visi mēs esam tās bērni. Un kad mēs cilvēki to aizmirstam, zaudējam intīmās saites ar dabu, mūsu dzīvē rodas neizprotams grūtības.